Esiet tātad jūtīgi LMT vietelīzē. Šodien mēs esam ciemos pie Raita, kurš reizē brauc ar formulu. Raita, es dzirdēju, ka cilvēkiem ir tāda, nevis veikals, bet izbraukuma tirdzniecība, bet tev ir izbraukuma motors būtībā. Jā, mēs tādu uzbūvējām priekš Itālijas, lai parādītu latviešus Itālijā. Tas būtībā sanāk tā kā uz pasaules čempionu motokrosā, kur čaļi paņēma motorzāģis tos, rokas. Jā. Uztais baigot taurielu. Jā, tur visiem ir motorzāģi, tur ir motori, visādi, visi taisa troksni, visādām taurēm. Un es izdomāju, mums ir jāuztaisa tāds pats tikai to, ko mēs darām ar Subaru motoru. Tu tādu skatu iepriekš dzīvē redzēji? Un mēs uzbējām tieši priekš tā pasākuma. Mašīna motori viņš nav tāds redzēts, ne? Nē. Jo viss parasti iztiek, ka kaut kādu rokā turamu maziņu iekšdēļ dzinēju. Šitas ir ritīgs tāds, ko var paņemt līdz tā kā mangālu un pikniku uztaisīt. Jā, mēs aizbraucām, parādījām, viņiem patika. Mēs pateicām organizatoriem, ka mēs labprāt iestumtu viņu pasākumu centrā. Viņi mums atļāva. Mēs iestūmām, mēs tur kārtīgi uzšāvām, bet žandarmērijai nepatika. Viņi mūs sašņorēja, uzlika šo straļu un aizveda prom. Tā, ka nevis beidziet, bet konfiscēja? Viņi teica, ne, vienkārši. Es teicu, mēs varam aizstam prom, viss kārtībā. Mēs sapratu, nē, es tev viņu atņemšu, tu samaksāsi un mēs viņu atņemsim tev. Esam tā kā sots par ko par trokšņošanu, ne? Par to, ka iekšdedz dzinējs ar benzīnu ir pūļa vidū. Klasi, bet šitam te iekšdedz dzinējam, cik ir jauda? Tāds motors ir, turbīna ir būtībā 500 zirgiem. Iztērēs 500 zirgus, lai uztaisītu troksni. Jā. Es gribu dzirdēt. Tad mēs darbinam, jā? Jā. Vai zinīgas. Viņu darbini ar to planšeti, ja? Jā. Tā planšetā mēs visu redzam, kas tur ir apgriezieni. Mēs redzam visu datu kā mašīnā, jā, apgriezieni, spiedienas, temperatūras. Kādi tu dod ar šito radio? Tā ir ēles mašīna. Tāda mantiņa. Bet vajag ātri viņš uzsildīts tam, tā kā nebija pat vajag jāgaida. Mums ir tāds režīms, ka mēs ieliekam viņu slodzē un vienkārši... Un ko tu tur pūti iekšā pa to caurulīti? Tas ir ūdens ar metanolu kopā, ja mums nav interkūlera, ļoti karsts gaiss, mēs vienkārši dzesējam ieplūt tādā veidā. Un tas ko tu ieplūt pēc kāds pussekundes nāk ārā pa izpūtē? Jā, tas ir nāk pa izpūtē, jā. Tā kā mēs nepūst iekšā, tās liesmas nebūtu tik liels. Liesmas būtu, bet būtu daudz karstāk, un tad tur būtu bišķi jau bīstam dzinējiem. Mēs dzesējam tādā veidā dzinēju, jā. Ai, dieniņās. Tas ir kaut tik absurdi. Jā, tas ir pilnīgi kaut kas nevajadzīgs. Vienkārši. Tā pašā laikā nav neviens, kas nesmaida. Nē, bet un tu nevari dabūt tādu smaidu kaut ko racionālu. Tu dabūti kaut kam. Tajā bezjēdzībā ir skaistums. Jo galā nav jau arī tā, ka metams ieliec viņu mašīnā un brauc. Jā. Paņem līdzi uz balīti. Mēs tev saucam par mūsu elektriķu pirmo bērnu. Viņš tur arī ir izpaudies ar elektronikā. Vecākais dēls. Jā, tur ir tālvadība un planšeta un viss. Nē, jāiet uz maksimumu. Ko tu tā roka zāģi jau katrs muļķis var, vai ne? Pagāzēt. Šitas tu man izbrīnīji. Jā, šitas ir ļoti labs. Mēs tev pamanījām vienkārši sporta ziņās. Vienkārši agrāk Andris Gricis brauca kaut kādu retro formulu. Pa brīdim kaut kāds mūrnieks viņu tur apdzenam. Kas tas tāds? Un tā mēs nonācam pie tevis. Kā tev ienāca prātā vispār braukt ar to formulu? Es pirms tam braucu kārtīgi un es gribēju pārsēsties kaut kur citur. Un es skatījos uz tām trases mašīnām. Un es aizbraucu uz biķerniekos uz treniņu un skatos, ka tur tāds viens onkulis izstumj ārā formulu, ko es vispār nebiju redzējis Latvijā. Viņš pieregulēja karburators savu kombinzonā un aizbrauca trasē. Es domāju, kas tas tāds, kā mums ir formulas Latvijā? Un viņš saka, jā, mums ir formulas Latvijā, kur nākamnedēļ gonku var atbraukt apskīties. Un tas bija Rukuts, Induls Rukuts. Ja, kurš gan citur izstumt ārā? Jā, biķerniekos vienkārši pa vidu tāds smuku sarkanu formulu.
Un es pēc tam sāku interesēties, viņš pats viņu būvējis un tādas var dabūt. Un es sāku meklēt tās formulas. Un īstenībā atradu Latvijas Rādio 1 tirdziņā tas, kas bija kādreiz. Vienkārši vakarā piezvanīja, teicu, es gribu formulu, varbūt kādam kaut kur ir. Un piezvanīja tāds Roberts Toms. Saka, man pāris gabals ir, tu atbraukt apskatīties. Jā. Latvijas Rādio tirdziņā var nopirkt formulu. Tas bija. Jo es ilgi meklēju, es biju pat Polijā apskatīties, man no Krievijas sūtīja, no Ukrainas, no visuriens sūtīja, un es beigās atradu Latvijas Rādio tirdziņā un vakarā piezvanīja, un viņš man uzvanīja pēc burtiski pāris minūtēm. Vienkārši, man ir formula, brauc paskaties. Un tā bija tieši tāda, kā mums vajag, jo poļi man deva tad, tā kā pabeigtu, bet tur neatbildes motors, man tāpat viss jāpārbūvē. Un es gribēju tādu, ka uzbūvējam paši no sākuma visu. Un tad drošāk. Un tad es visu sapratīšu arī. Un es zināšu, kas, kuriem es jāremontē, katru mezglu sapratīšu. Un Robertam bija ideāli tādā ziņā, tur viss bija jāpārtais. Viņš, kur viņa bija ņēmis, viņš bija agrāk sportojis? Viņš kaut ko ir salasījis, viņš formulas vienu daļu bija dabūjis vienā vietā, aizmuguri citā vietā, un sapratis, ka tas ir no vienas mašīnas, kaut kas sagraizīts, salicis apmēram vienā komplektā, un sapratis, kad viņam tik daudz nevajag, jo viņam jau kaut kāds 3 bija. Viņš saka, šito to arī tā kā dabūt. Un tā to viņa jau 5-6 gadus jau rulē? Jā, 6. gads, jā. Labi, no kurienes tev tā tehniskā interese un zināšanas? Jā, šis ir labs jautājums, jo bērnībā, kā jau visi, augu laukos, un tur bija kaut kādi mopēdi, kaut ko mētājās riņķī. Tēta darbs arī bija saistīts ar kaut kādu, tur bija kaut kāda iekrāvē, kaut kas bija jāizjauc. Tēta saka vienkārši, kur ir gaziks, man vajag piekabi, tā kā, izjauc. Un tad tā kaut ko sāka skrūvēja mopēdus. Un tad tas kartings jau bija tas kartings, kur vienkārši aizbrauc uz nomas kartingiem un šausmīgi iepatikās. Cēsīs bija nomas kartings, tā bija tuvākā vieta. Un izrādās, kad man sanāca un bija labi laiki, bet tas palika sapnis uz būtībā 11 gadiem, kad es sāku braukt nomas kartingu tajās Le Mans, kas bija tādi Le Mans ar čomiem kopā. Tur es diezgan viegli, tev tā būtu labi rezultāti bija, ne? Tur bija, mēs dabūjām 2 gadus pēc kārtas tā kā piedestālu, un tad mēs varbūt pamēģinām to sporta kartingus. Pamēģinām sporta kartingus, aizgāja, tā soli pa solim, un formula bija tas loģiskais solis. Klausies, bet šito braukt, tur vajag baigos paucis, es tev teikšu. Tu sēdi priekšā smagam motoram un tavs kājas priekšā pa priekšiem riteņiem. Tas neizklausās gudri, mammai nevajag teikt, ko tu brauc. Jā, būs jau pieraduši. Es pamēģināšu iekāpt. Jā. Kā priekšā krēslā ar kājām? Jā, labi, es domāju, ka zābaks jau ar zābakiem man tur toči nepietiks vietas. Ar rokām uzstatējies šitajās vietās? Šitajās. Tad iztais no kājas zem stūras. Ak, Dievs! Tas viss ir, iedomājies, mēs tagad lēnām un mierīgi kāpjam iekšā, bet ja ir kaut kādi sūdi un tev vajag ātri izkāpt ārā, tad vai pilnīgākā klaustrofobija, es jau esmu pārbījies, man liekas, tā kā liftā būtu iesprūdis. Un tad vienkārši viss tas pats pretēji virzienā nav kur likt jau tagad. Es to pārnesu un gluži varu pabīdīt uz sāniem, lai dabūtu kā iekšā. Ot šitī vismaz. Tev slidini iekšā starp amortizatoriem. Starp amortizatoriem. Ej, tu nos. Es domāju, cilvēki ar klaustrofobiju sajūg prātā jau šajā brīdī. Tas ir vienkārši klusās šausmas. Man vienīgais es paļaujos jūs man izvilksiet. Visā citā te ir. Vai tad tie vēl uz plecus? Vēl šitā jāielien. Man arī gurnita nelien. Tad daži tāpēc, ka drēbes biezas vai plānas. Jā, man arī kaut te telefons kabatā, bet, tu esi tievāks pa mani pilnīgi no. Ielīdu? Jā, nav pat tik traki. Tas ir vietā. Vispār ok ir. Arī augstums ir ok. Un te tu nevari tā kā tantiņas krustojumā šitā darīt ar stūri. Tu tik pagriezi. Jā, tas ir viss, ko tu vari, jā. Un kur man kājas tagad ir? Varam paņemt plāns. Ej, tu nos! Un tu sēdi, un tie riteņi ir. Nē, tu katrā ziņā, ja māte šito skatās, viņas nesūtīs bērnus formulu sacensībās, man tā liekas. Tavs spoguļos, redz tikai savu izpūtēju. Spoguļos redz tieši tā kā filmās rāda. Jā, pakaļ jau riteni redz. Un redz, kur rauj iekšā gaisa karburētorā. Vairāk neko tur neredz. Varbūt, ja tur kāds tev pie pakaļā riteņa dīdās, tad tu varbūt to stūrīt. Tu redzi krāsu, ja sarkans, tad ir vieglāk, ja melns ir grūtāk. Tad pret asfaltu mēs pamanīt nevar. Un pie visas tās vibrācijas, jo motors ir tā kā daļa no rāmi, tur nav nekādu tā kā spilvenu. Līdz ar to tas viss, kad brauc vēl tā kā tur tādā ķīselītī tas viss rēgojas. Tas vieglā migliņā ir. Bet to beņķi taisīja uz tavu augumu precīzi, tā kā lai būtu. Nē, viņš vienkārši standarts ir. Vienkārši atlēja standarta formā un kaut kā sanāca, kad man viņš der. Bet veikalā taču bikses ir tur 32, 34, 36, a beņķis ir.
Jā, mēs viņu ielikām iesēdos, jo viņš man nebija vietas. Mēs viņu ielikām iesēdos, un tad mēs iemetējām stiprinājumus tikai tad. Mēs vienkārši viņu iegriezām, cik vien var. Bet no kura novada vest, tā kā pēc izrunas kaut kur no Cēsīm pa labi uz ziemeļa austrumiem? Es esmu tur no tāda ciematiņa Zeltiņa, kas ir Alūksnes rajonā. Tur bija arī tāda militārā bāze. Jā, tieši tur. Tas ir galīgais mūža mežs. No turien viens parasti ārā netiek. Kā tu esi grāvies no turien? Tā pamazītēm, jā, kaut ko darījām. Tur jau es turpat arī pa lielam dzīvojos un to uztaisīju to darbnīcu. Un tad jau Rīgā sanāk, ka tāpēc, kad ir, šeit, mēs to saucam par savu filiāli, kur mums ir jaudastens, kur mums ir kaut kāds telpas. Un tāpat viss jau notiek beigās caur Rīgu, bet pa lielam tas, ka mēs esam tur kaut kur rankā, pilnīgā nekurienē, čalim no Nīderlandes, Vācijas vai pat Singapūras neinteresē. Viņš vienkārši saka, es gribu motoru un kurjers viņu atved un aizved. Tad būtībā cilvēki pasaulē tevi jau zina kā Subaru motoru speciālisti. Jā, mūsu uzņēmumu, jā. Bet tas nozīmē, ka tagad zina tas labi, bet kā tas sākās? Kādi pirmie soļi, ka pirmais vispār ārpus Rīgas uzzina, ka tu eksistē? Tas tā arī sākās. Bija tāds busiņš, kam es gribēju ielikt motoru. Ar gaisa dzēses motoru sirds pakaļā. Jā. Viņš ēda eļļu vairāk nekā degvielu. Vajag ielikt kaut ko jaudīgāku. Sākumā ielikt kaut kādu dīzeli, bet tur viss netīrs smird. Gribās kaut ko labāku. Tur nāca boksers, tur vajadzētu būt bokserim. Kas ir boksers? Tas ir Subaru. Ieliekam Subaru, viņš izjūka. Es jau teicu, ka izjūks. Visi teica, ka izjūks. Bet kaut kā taču jāvar viņu uztaisīt. Un atradu, ka Amerikā dara šito, to un to. Un pēc tam sākām plānot, kā mēs to varam izdarīt. Un man bija tāda rokas, pašuzbūvēta frēzīte, ar ko es frēzēju koku ķiņķēziņus, visādus draugiem, radiem mājas zīmes. Safrēzēju pirmo motoru priekš sevis. Ar to pašu mazo to CNC? Jā, safrēzēju. Tur 24 stundas frēzēšana tur no vietas. Tur zīme, iemācījos zīmēt, rasēt un safrēzēju vienu pirmo bloku. Uztaisīju pašam sev, un viņš iet. Un tagad čomam arī vajag. Un tad čomam vajag. Un tad ralijā vai kaut kam. Un tā dažus uztaisījām, un beigās tā frēze. Tur viņai nepatika tāds darbs. Viņa vienkārši izbrauca vienam klientam motoram vienkārši cauri un sabojāja to. Un sākām meklēt kaut citas iespējas. Frēzējām kaut kur pa kaut kādiem kantoriem, kaut kur. Kamēr nonācām pie savas frēzes. Būtībā es teiktu, ka tava panākuma atslēga ir spītība un veiksme. Viens tev spītība tev nelaiž vaļā uzbūvēt busu kā nevienam ar Subaru motoru, un veiksme, ka tev nevis pirmajā reizē pie tā CNC frēzi nolažoja, bet tagad tu jau biji guvis kaut kādu āķi lūpā un azē. Jā. Varbūt arī kaut kāda nezināšana. Varbūt labi, ka es to visu nezināju, jo tagad to visu iesāku. Domāju, es pat nespētu vienkārši. Es vienkārši nemācēju un es darīju. Tas bija īstais laiks vēl. Zinu, kā bērni nebija, naktis bija. Varēja bišķi patrakot. Varēja vēl patrakot. Un no kurienes tagad ir tādi eksotiskākie klienti, kas tev atraduši? Jā, tādi paši trakākie mums ir, sākumā tā bija Singapūra un Katara, bet viens ļoti īpašs gadījums bija tagad, kad pie mums atlidoja puisis no Martinikas salas, no Karību jūras. Bija ielicis, viņš sarakstījās ar mums, ka gribot uztaisīt ļoti jaudīgu dzinēju. Viņš ir apskatījis visādus variantus un mēs viņam patīkam. Es saku, jā, bet kā tu to motoru atsūtīsi ļoti dārgi? Viņš saka, es apskatījos, ka sūtīšana ir 2000, lidmašīnas biļetes 1500. Viņš ar rokām lidmašīnā? Jā, viņš saka, es paņemšu 3 koferus, atvilkšu motoru. Ja es varu palikt pie tevis tās pāris dienas, mēs sataisim, es lidoju atpakaļ. Un tā arī izdarījām, viņš nodzīvoja nedēļu mūsu mājās. Globus ir maziņš. Ja čalis no Martinikas var atstiem motoru uz ranku, ja? Jā, viņš runāja tikai franciski. Mēs dabūjām Latvijā vienu francūzi, kas runāja angliski, tas mums tulkoja visu. Tā mēs. Bet ja tev tā kā cilvēkam varam patīk precizitāte un smuki Subaru motori, kā tu vari paciest to padomju laika, to rokām būvēto tehniku, kura viss bija mazliet šķīva un vienkārši? Jā, īstenībā tas ir diezgan forši ar to žiguļu motoru, jo tā kā pierast strādāt ar tādiem Subaru, un tur kā paņem vienu, tāds ir otrs, un tu uztaisi tur CNC programmu, un viss atkārtojas. Tu paņem žiguļu motoru, tur nav nekāda divu vienāda lieta, un tad mēs teicām, varētu uztaisīt tādu grāmatu, 100 lietas, ko iztaisa no žiguļu motorā, jo tur ir ārprāts standartā. Bet arī tas rāmis un tā viss tā piekrita, ir paša rokām būvēt. Kā to var tik galā? Tas viss ir pārtaisīts, jā, es viņu dabūju, tas stāvoklis, man ir bilde, kāda viņa bija sākumā. Viņa bija tur bija kaut kas licis, kaut kādu Opeļa motoru un kārbu, un tas viss bija sagraizīts, un viņi kopā neturējās, un man iedeva dažādus 4 supotus līdzi, kas nekur nederēja, un es viņu noliku stūrī, gadu uz viņu skatījos, un tad pamazām sākām taisīt, nosēdinājām, jo viņa daudz augstāka bija, meklējām tos iespējas. Bet ko tu saki par tā laika to cilvēku tehniskajām spējām? Cik viņi bija tā kā prātīgi vai gudri uztaisīt tā mašīna? Es esmu
diezgan pārsteigts par to, par dažādiem risinājumiem, kā viņi eļļo, piemēram, skrūvē ir urbums cauri un no sāna, un tad no gala tu vari saskrūt, tā kā saļļot skrūvas iekšpusi un to mezglu un tie materiāli, mēs tagad esam apstrādājuši un virpojuši, viņi ir ļoti stingri, ļoti cieti, tā kā viņiem ir bijuši pieejami materiāli, liešanas iespējas, un tā kā, to visu viņi ir dabūjuši gatavu, un tur ir titāna detaļas vietām, un kaut ko armijai nospērt labus metālus, kā varēja. Vajadzēja tikai darba gaudu atstrādāt. Jā, mēs esam dzirdējuši visus tos stāstus, kā viņi pa vakariem gāja pie apsargiem un kaut ko tur, kā aizmuguri nes ārā, pēc tam gāja pie virpotājiem. Bet, cik man ir bijis darījuši, man nav liela darījuši bijis ar formulā, bet man vienmēr iekāpjot tajā formulā bijis tāds, ka, beidzot es esmu tādā sterilā, skaistā pasaulē, kur ir tīras trajektorijas un tāds viegls lidojums. Kā tev bija sajūta pirmo reizi iekāpjot formulā? Jā, tā pirmā reize bija vispār bija tā, ka mēs tur bija šis stāsts vienkārši, kā mēs nonācām līdz tajā pirmajai reizē, jo man ir bildes, kā tā formula izskatījās trešdien, kad gonka bija svētdien. Būtībā trešdien tas bija tikai rāmis, bez motora un kārbas, bez nevienas caurulis. Es esmu rankā, svētdien ir gonka, mēs šo sezonu gribējām piedalīties, bet man pat nav vēl motora, bet svētdien ir jābrauc. Bet es sapratu, ka no rankas to īsti nedabūsim gatavu, jo ja tev pietrūkst vienas detaļas, tad tu vari turpināt nākamajā dienā. Un ja rīt man kaut kā pietrūks, es jau būšu nokavējis gonku. Mēs atbraucām uz Rīgu pie Čoma uz servisu, un turpat blakus ir žiguļu veikals, turpat blakus ir tas kāds cits ar formulu. Viens iedod motoru, otrs iedod kārbu. Es skrienu pēc detaļām, Čomi liek kopā, mēs tā pa 20 stundām diennaktī bliežam. Un tad mēs to formulu pierūcinājām sestdienas vakarā. Aizbraucam viņu noregulēt pa nakti, mums noķīlēja bremzes, un visiem spēks ir beidzies. Tā kā, laikam nepiedalīsimies, laikam nepiedalīsimies 3 naktī. Un tad atbrauc viens čalis ar kafiju, viņš saka, ko jūs tu ņematies, tad tās taču tikai bremzes. Un sataisam un braucam. Un 7 bijām biķerniekos, viss tāds, viss ir beidzies, bet pirmais brauciens, un es esmu kaut kāds otrais treniņā. Un es nobraucu kvalifikāciju, un es esmu pirmais. Un, tajā brīdī viss atmaksājās. Tajā brīdī visiem, kas ar asiņainiem pirkstiem un aizlipušajām acīm, tur viss atmaksājās. Tā arī bija tā pirmā sajūta, kad tas ir kaut kas fantastisks, tā formula, kā viņi vadās, kā viņi turās. Tas ir. Ja tev kaut kāds liktenis ņem aiz rokas un ved tev tiem motoriem sanāk labi, un kļūdas sākās pēc tam ar to formulu, tu nevis atpaliec no gongas, bet tev pat pēdējā brīdī izdodas iekrist tajā sacensību režīmā un izslīdēt rezultātu. Tev tad tas ir tavs veiksmes virziens. Formulu esam piesējuši, bet mums radās jautājums, cik stipri tad ir jāpievelk stropes. Un mēs sapratām, ka droši vien, ka viņiem ir jāskan pareizi, kad ir pievilkt. Šī te neskan īsti pareizi, tev vajadzētu bišķi labāk. Te ir tā. Bet tas laikam paņem ukuleli. Bet mēs esam dabūjuši pareizo instrumentu, lai pievelktu stropes. Pievelc vēl bišķu. Pievelc bišķi. Jā, daudz. Bišķi, Jā, soprāno. Bet cik gadus to viņi rulēja? Tagad ir 6. sezona. Viņi ir izturējuši 6 sezonas tā mašīna? Pat cik sacensībām gadā? 3, 5? Definē izturējuši. Jā, tavās rokās izturēja. Jā, tādā ziņā, visi pārbūvēši. Šo sezonu bija arī avārija, un kārba jau ir kurā versija, un 6 sezonas. Es sāku 1-3 klasē 2 sezonas, un tagad 4 gadus braucu 1-6 klasē. Un nelaiž vaļā? Nē, šausmīgi patīk. Es domāju, ka tas ir tas, kas arī mani atrada pats, jā. Tu jūties droši sēžot ar kājām tālāk nekā priekšējie ritiņi? Tas ir jautājums, ko mums uzdod visvairāk. Un braucot, man nekad es neesmu aizdomājis par to. Tā kā nav bijuši momenti, kas uzstājas nedroši. Ja gadījumā varēja gribētos droši vien raut kaut kādu roķini, bet tu jau tur nepaspēsi izdomāt. Par drošību, šis nav stāsts par drošību. Tas ir stāsts par sajūtām. Tas ir veco laiku rokenrols. Kad seks bija droši un autosports bīstams no tiem laikiem tā mašīna. Jā. Iedzer aliņu uzpīpē un dodies trasē. Tā kā James Hunts. Jā, sēž uz riepas pēc gonkas. Tā modernākā lieta ir tas mikrons, ja? Jā, to es ieliku no kārtinga, lai es vienkārši redzu apgrieziens temperatūras un forši, ka viņš ir apli laikus rāda. Uzvara šodien Rīgas motoru muzeja kausā Formula Easter klasē Raitis! Vai tev neprasās kaut kādu skaistāku, jaunāku ārzemju formulu? Es esmu to domājis, bet
Ar šito ir ļoti aizgājis. Jā, tā kā viņi tev uzticās, tev labi iet, viņi tā kā iet pa spalvai. Ja tur galvenais jau, kāpēc tiek braukts, ir nevis, lai vinnētu, bet lai sacenstos. Un tā kā braukt pa priekšu nav nekāda kaifa. Un tāpēc ir forši, kad ir ar ko sacensties. Un ir pret ko. Un man pa lielam vienalga, tā ir 1., 2, 3, 4, vienalga, kura vieta. Ja man bija gonka, tad tā ir tā štāva. Ja kāds bija blakām, tad interesanti. Klausim, bet tomēr Andris Griķis tāds no pagājušā gadsimta pieredzēs braucējs, kas suni apēdis visu veidu autošosēs sacīksties. Kā tu tiec viņam garām? Mums ar Andriņu tādas labas attiecības. Jā, es ļoti cienu, viņš ir ļoti ātrs. Un, tā mēs arī rīvējamies vienā. Viņš vienā es un mēs ar... Bet viņam skaidrs, viņš tur bērnībā kārtījām, tad tur golfkaus, pēc tam tās formulas, tur tā kā ir kaut kāda pakāpenība milzīga pieredze, bet tu esi daudz jaunāks, tu atnāc un bum, un velc līdzi. Tāpat jau droši vien tie kartingā pabrauc un tā. Bija tā sajūta, kad man patīk un sanāk, un varbūt šeit bišķiņā arī kaut kas no tā parādās. Bet kaut kāds tāds viedais treneris tev ir bijis, kas tev ir dzenājis kaut ko? Tu brauc tā kā dabas bērns uz savu, ja? Jā. Un tas viss, tu tev ir ķēriens uz to braukšanu vienkārši. Tas ir pietiekams izdzīvošanas instinkts. Vienkārši tā būtu to dzelzi veseli līdz finišam. Un cik tev ir biķerniekos aplīlaiks ar šo raķeti? Man ir šobrīd trases rekords 1.21,5. 1.21. Tā kā, ja kāds māka ātrāk piesakaties, ja? Latvijas rādio zvaniet, kā to tirdziņu sauc? Latvijas rādio tirdziņu. Tad varēs. Kāda ir tā tava statistika, cik motorus gadā tu uzmargot? Mēs sākām tur, tad, kad viens pats bija, tad mums bija kaut 10, 20. Bet tagad jau, kad man ir jau darbnīca un čaļi, tad tie ir 120, 130 tā vidēji mums katru gadu tie bloki ir. Būtībā Latvijā mierīgi var dzīvot un strādāt tik tālu no Rīgas, ka tad tālāk nav kur. Un var normāli šancēt visu pasauli. Var. Tam nav nekādas nozīmes. Pilnīgi nav nozīmes, kur tu atrodies, ja tu vari sakārtot, ka tev... Ja tev kvalitāte ir un darba galda ir, kur sēdēt savā mīļākajā mežā, savā mīļākā ainavā, es to nevaru izdīt no turienes. Jā, tā ir burvība tāda, jā. Tas ir baigi skaisti. Klā, labi, tu tagad uztaisi to busiņu. Busiņš iet, cik es saprotu. Busiņš tad aizgāja, Subaru motors elpo, viss kārtībā. Cik tu nobrauc viņu? Busiņi nobraukti tagad ap 100,000. Ar to motoru? Jā. Ļoti labi. Un mēs jau smējamies pa ziemu, vajadzētu atvērt apskatīt, un tad šo ziemu, laikam, beidzot mēs viņu atvērsim un apskatīsim. Tā kā. Uz jauno gadu tagad dāvā kastīt. Jā. Tas priekš mums ir ļoti vienkārši. Labi, tad tev sākās ar to, ka tev iet ar tiem motoriem. Bez tam tu nopēc formulu, vai ne? Jā, sākās ar motoriem, bet ilgi nebija jāgaida formulu. Ja es motorus sāku, 15. gadā es sāku ar to savu frēzīti, un 17. gadā es dabūju to lielāko frēzīti. Bet formulu es, manuprāt, nopirku 18. gadā. Tu tur arī neesi ilgi gurķojies, tu viņu sāc reiz arī sataisījis un brauc. Jo kamēr es būvēju tos motorus, es braucu jau kartingā, tā kā pamazām tas jau nāca. Un tā tava tāda akurātuma līmenis un pedantisms prasa darboties ap motoru. Tu diez vai tā aizturgots virsbūs kaut ko šķību sarūsējuši metināt, tas varētu nebūt tavam garam atbilstoši. Mēs arī būtībā mašīnu gandrīz neņemam. Mēs paņemam tādus ļoti skaistus projektus, kā šeit mums viens ir tāds, kas ir tāds ļoti skaists. Bet vispār mēs tikai motoru ņemam, mēs pašu mašīnu negribam. Tev patīk tīrība, kārtība? Jā, mēs arī, zin kā, ir viegli standarti, kad ir kaut kāds vismaz standartiņš, jo ja katreiz ir savādāks, tad diezgan grūti ir arī izdzīvot. Jo, visi jāiemācās no jauna. Jā. Un tad, kad ir lietiņas bišķiņ līdzīgas, tad jau tu vari sākt atkārtot un jau bišķiņ dzīvot. Un cik tie tavi motori spēj izturēt jaudas, kas ir likt klāt? Ja standartā tāds Subaru dzinējs ir ap 300 zirgiem, tad mums ir klienti ar 1200 zirgiem. 4 vairāk. Vienkārši 4 vairāk. Bet tur kaut kas tad ir jāpalielina motoru tilpums, ja tur viss uz turbo un uz tām lietām tā dzīvība parādās. Tas galvenais, ko mēs izdarām, mēs to, mums ir saucās tas hardcore, kas cietā sērdi, mēs to pašu motoru sērdi, pašu bloku pastiprinam, lai viņš būtu izturīgi. Jo, tu no tā dzelža nevar neko izdarīt, lai viņam būtu vairāk jaudas. Tas viss notiek turbīna, benzīns un tā tālāk. Bet lai viņš visu to izturētu, viņu vajag uztaisīt stipru to sērdi. Un tad mēs izdarām to, mēs uztaisām stipru sērdi, lai pēc tam var viņam mest virsū un viņš... Tas nosaukums hardcore nav par nafilmām. Nē, tas ir tā burtiski. Tā stiprā sērde un sacīkstes ap to viss.
Bet kāda ir tā metāla apstrāde, kas ir vajadzīga, lai tu varētu to visu sataisīt? Labi, tas bloks tev ir no vecas mašīnas, bet ko tu tās ģilzes tur maini, ko tu tur dari? Nu, tie cilindri viņam ir nāk, Subārs viņš uzbūvēs tā, ka tie cilindri nāk, viņi tā kā bišķiņ peldi. Ja tu, standartā tur turās apmēram kaut kādu brīdi, bet tad, kad tu palielini jaudu, viņi sāk tā kā kustēties un vibrēt. Un tad tur mēs aizpildām riņķī, tur frēzējam tur tādas speciālas ieliknīšas un es šķiros lāpekli tur uz uzspīlīt, viņu sēdinam iekšā. Un tad pēc tam urbiem taisnojam to bloku, izlīdzinam un tad viņš ir spējīgs turēt. Tur jābūt tādai baigai, tādai precīzai sajūtai par tādām milimetru simtdaļas lietām metālā. Jā. Tas ir tāds... Frēzes precizitāte ir 3 mikroni. Cilvēka mats ir 6 simtdaļas. Labi, tagad būtībā šito var darīt visu mūžu. Tie Subāri jau nebeigsies. Ar to var nodarboties. Es ceru, ka jā. Man jau biedē ar tām elektromašīnām, bet es ceru, ka cilvēkiem tas benzīns turpinās dzīveslās plūst. Ja sevišķi tieši tajā sporta daļā, viņš tieši tādā varētu būt vairāk, jo labu uz ielas mēs varam lietot nenākotajā tramvajā braukt, bet cilvēkiem vajag to dīvainību. Tāpat kā tos dīvainais stumjamais motors, kur vienkārši taisa liesmas, cilvēkiem patīk absurdas un skaistas lietas. Tieši tā, it kā jau nav nekādas loģikas šobrīd vairs vispār braukt ar benzīnu motoru. Elektromašīna būtībā pārspēja visās jomās. Bet tas azarts, tā sajūta, tas troksnis, tas smaka, tas jau ir tas, kas mums ir. Bet kā domā, tā elektromašīna, viņa arī sportam ir labi, viņa labi sadzīvēja uz darba aizbraukt? Es domāju, ka dažas ir disciplīnas, kur tu nevari pārspēt vairs nekādā veidā. Būtībā droši vien katrā disciplīnā ir elektromašīna pārspējas benzīna mašīna. Ko tu domā, kāda varētu būt tā kā otra kāja, uz kā stāvēt, ja tie Subaru mode nošūpojās, uz ko tu vēl liktu? Kādu virzienu tu attīstītu? Tā jau skatos visu kaut ko riņķi, bet es domāju, ka ir brīžiem varbūt kaut ko nošaubamies, bet īstenībā ir vienkārši jādara šitais pats vēl labāk un jāparāda, ka mēs varam. Ļoti labs fināla teksts. Tā kā arī jūs, dārgie skatītāji, darat visu to labāko, nofokusēties, kad jums viss būs kārtībā. Bet, ja jums skatījumā ir brīvs brīdis, skatieties ātrumu LMTV televīzijā.